Tad es iznācu ārā no universitātes. Visus ziedus, ko es biju saņēmis no māsas, no mammas, no draugiem, no brāļiem, vienkārši aiznesu nolikt pie brīvības pieminekļa svinīgi. Tad es nostājos ar skatu augšā pret 3 zvaigznēm un domāju, ko man darīt tagad tālāk. Kāds mans tālākais dzīves ceļš? Pilnīgi neziņa. Tālāk es eju uz ārlietu ministriju, kur es pats pieteicos un strādāju diplomātiskajā dienestā 1 gadu. Tajā laikā es sapratu, ka diplomātiskais dienests ļoti īpašs ar to, ka ļoti grūti izveidot ģimeni. Man ļoti svarīgi bija atrast tādu nodarbošanos, tādu dzīvesveidu, kur man ir vieta ģimenei. Man brālis strādāja logu uzņēmumā par projektu vadītāju. Pavasarām piedāvāja praktiskus darbus paralēli manam dienestam, diplomātiskajā dienestā. Es gāju palīgā pat logus montēt, tā kā es sapratu, ka es nopelnīt neko nevaru. Algas bija ļoti niecīgas. Es atminos, kad alga bija 84 lati. Es staigāju drēbēs, kas bija nopirktas humanās palīdzības veikalos. Gada laikā es apguvu ne tikai pārdošanu, bet arī visu ražošanas procesu. Pēc 2 gadiem es izveidoju savu uzņēmumu, savu logu ražotni, logu pasauli, kas jau darbojas, var teikt, vairāk kā 20 gadus tagad jau.